27. maijā sākas jauns astroloģiskais mēnesis Dvīņos. Tas mums dos daudz enerģijas intelektuālajai attīstībai, mācībām un komunikācijām, jo tās ir galvenās nozares, par ko atbild Dvīņu zīme. Tā kā, ja tev jāliek eksāmeni, jāpaukstina kvalifikācija, jāiet jebkāda veida kursos, tad šis ir ļoti piemērots laiks, lai to darītu. Būs ļoti pozitīvi kaut ko pašam lasīt, pētīt un arī citiem stāstīt, mācīt, pārdot. Un kas jāievēro, ko ieteicams darīt, ko vispār sagaidīt no šī jaunā mēneša. Tuvākajā laikā esiet vērīgi pret vārdiem. Šajā periodā, respektīvi no 27. maija līdz 25. jūnijam, tiem piemīt īpašs spēks. Vārdi var kļūt par pārmaiņu sākumu, tie var būt kā atbalsta un iedvesmas avots, vai tieši pretēji var kaut ko svarīgu sagraut. Tāpēc runājiet uzmanīgi. Bet var droši uzsākt jaunus projektus, kas saistīti ar komunikāciju, ar vārda spēku. Bloga, podkāsta, jaunumu vēstules veidošana vai mēdīju un izglītības platformas palaišana, jebkāda veida kursu piedāvājums, jebkādi projekti saistīti ar mākslīgo intelektu. Tas viss ir ar potenciālu ilgtermiņa izaugsmai. Nākamais. Šis ir labs laiks, lai atjaunotu vecās saiknes vai lai sāktu dialogu ar tiem, ar kuriem kādreiz neuzdrošinājies runāt. Labs laiks, lai pārvarētu bailes saskarsmē ar apkārtējiem. Bailes no publiskās uzstāšanās, bailes runāt par paaugstinājumu darbā, bailes uzaicināt meiteni vai puisi uz randiņu. Tam visam varēsi vieglāk tikt pāri jūnijā. Viņi palīdzēs, viņu enerģijas. Tālāk atbrīvo savu informatīvo lauku. Dzēs ārā liekos abonementus, izslēdz nevajadzīgus paziņojumus, izrevidē savu ziņu plūsmu, atgādinājumus. Tad atbrīvo vietu svarīgajam. Jūnijā ir maksimāli jāpiestrādā pie visa, kas ir saistīts ar saziņu. Līdz ar to likvidē visu nevajadzīgo un ievies noderīgo. Ir labi arī sākt realizēt sen gribētus darba projektus. Īpaši veiksmīgi būs tādi projekti, kas saistīti ar informācijas nodošanu, loģiku, analīzi, konsultācijām, astroloģiju un arī transportu. Tuvākais periods var atnest kādus negaidītus piedāvājumus, jaunas iepazīšanās, jaunas tikšanās, bet ar nosacījumu, ka tu parādi sevi, pastāsti par sevi, prezentē savas spējas. Tāpēc esi drosmīgs, tici saviem talantiem, kautrību pie malas un rādam sevi pasaulē. Tuvākajās dienās, kamēr mēnestiņš aug, ir obligāti jāsaraksta savas vēlmes un nākotnes plānus. Šajā astroloģiskajā mēnesī būs vairākas pozitīvas konfigurācijas, kas aktivizēs vēlmju realizāciju. Bet es zinu, ka lielai daļai cilvēku nemaz nav vīzijas par savu nākotni. Kad, piemēram, es savās taro konsultācijās pajautāju, bet kā tu gribi, lai būtu? Ko tu gribi sasniegt? Tad bieži vien ir atbilde, es nezinu. Tā kā es teiktu, ka tā ir norma, tas ir normāli, ka tu nezini, ko vēlies. Pamēģini tuvākās nedēļas laikā vienkārši apstāties, atrast laiku sev, pabūt vienatnē un pafantazē, pasapņo par savu ideālo dzīvi, parakstī savu ideālo dienu. Var sākt ar mazām lietām, ar ikdienu. Cikos tu celies, ko tu ēd, kur tu strādā, no mājām vai ofisā, kā tur izskatās, kādi ir kolēģi, kā tu nāc mājās, kādas ir tavas mājas, par ko jūs runājat pie vakariņām ar ģimeni vai ar draugiem. Un galvenais piefiksē sajūtu, noķer to feelingu, kas tev liks justies, ka dzīve ir forša. Tas var būt tālu no šī brīža realitātes, bet tas nekas. Galvenais vispār aptuveni vismaz zināt, kur tu gribi nonākt, kā tu gribi justies, ar ko un kur tu gribi būt.
Un pamazām nāks arī iespējas un nauda, lai virzītos uz vēl labāku dzīvi. Nu tā, paldies, ka noskatījies līdz galam, ka liec laikus, un lai ir super jaudīgs jaunais mēnesis ar jaunām iespējām, idejām un pašizaugsmi.